Labvakar visiem! Etvinīgi pirmsskolas mēneša noslēdzošajā webinārā. Mums jau kopš februāra ir aktīvs webināru cikls, kurā mēs esam runājuši par līdzdalību pirmsskolā, gan par no ekoskolas puses, gan arī pedagogu, kas darbojās ekoskolās. Un šodien mums būs nevis viens, bet pat divas runātājas. Un mēs webināru sadalīsim tā kā divās daļās, kur pirmajā daļā Liene, kas ir izbijis pedagogs ar dažādām starptautisko projektu un nacionālo zināšanām, pastāstīs vairāk par to demokrātijas pusi. Un Liena arī aktīvi darbojusies un strādājusi ar jauniešiem, kā tad veicināt šo līdzdalību. Pamēģinās mums pastāstīt, varbūt kādas foršas un praktiskas idejas, ko jūs varat īstenot pirmsskolā. Un savukārt otrajā pusē tad Elīna pastāstīs savukārt par to, par ilgtspēju, kā tas izstāsta no UNESCO puses. Kārtība gan būs otrāda. Sāksim pēc ar Elīnu, tad Liena. Bet, došu uzreiz vārdu Elīnai un pateikšu tikai, ka webinārs tika ierakstīts un droši čatā rakstiet jautājumus. Es arī pasakošu līdzi, vai katra beigās būs iespēja arī, ja jūs gribēsiet arī šos jautājumus uzdot arī mikrofonā. Un, protams, kā parasti, visi materiāli jums pirmdien būs e-pastā, ieraksts un prezentācijas, tā kā par to nesatraukties. Jā, un dod vārdu Elīnai. Uh, Labvakar visiem! Es nodalīšos ar savu ekrānu. Redzams ir, ja? Jā, smuka redzam. Tā. Uzliksim vēl. Uh, jā, sveiki! Es esmu Elīna Beržiņa. Es pārstāvu UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un strādāju tieši izglītības sektorā. Uh, es pastāstīšu par to, ko mēs vispār darām, kas ir aktuāli arī pirmskolas izglītības iestādēm. Varbūt padalīšos ar uh, dažām vietām, kur no mūsu puses meklēt noderīgus resursus, un padalīšos varbūt arī ar dažiem labiem piemēriem, kas ilustrē to, ko es iepriekš esmu stāstījusi. Uh, es šajā prezentācijā diezgan tādu ieliku arī visus tādus pamatiņus, definīcijas, atsauces uz to, kas vispār ir ilgspējīgas attīstības mērķi. Un es ceru, ka kādam, ja kādam tas ir absolūti pašsaprotami, tad piedodiet. Bet manā pieredzē bieži vien ļoti noderīgi ir atgriezties pie tā pamata un atcerēties, no kurienes tad tam visam aug kājas. Un es paskatījos to tēmu, par kuru runās, un man liekas, ka tas būs tāds ļoti labs iesākums un tālāk turpinājums. Tā. Nu, principā, ja vēl kāds nezina, tad tas vārds UNESCO ir United Nations Education, Science and Culture Organization, kas nozīmē, ka tā ir apvienoto nāciju atsevišķa organizācija, kas strādā tieši uz izglītības, kultūras un zinātnes jomām, kas nozīmē, ka, protams, izglītība ir absolūti neatņemama sastāvdaļa. Un viena no tādām senākajām darbības līnijām UNESCO vēsturē ir tāda asociēto skolu tīkls, kas ir tāds, manuprāt, ja nemaldos, globāli vissenākais skolu tīkls, kura sākums ir jau 1953. gadā. Nu, šobrīd tas ir milzīgs skolu tīkls pasaulē, kur ir gandrīz 12,000 izglītības iestādes, uh, kur no visas pasaules, no 182 valstīm, ja es nemaldos, un arī Latvijā mēs kārtīgi strādājam, lai uzturētu šo skolu tīklu. Mums šobrīd ir 35 izglītības iestādes, un principā tas skolu tīkls ir izveidots ar mērķi, lai būtu šī te
šīs skolas, kas kaut kādu izglītības iestādes, pareizāk sakot, ne tikai skolas. Ja es šajā seminārā daudz saku skolas, es ar to domāju visas izglītības iestādes, formālās, neformālās, pirmsskolas, vispārējās izglītības. Jā, un tās ir izglītības iestādes tīkls, kas apņems vairāk īpaši strādāt, lai veicinātu UNESCO mērķības, piemēram, mieru, šajā gadījumā arī par to, ko mēs vairāk runāsim, ilgspējīgu attīstību, kvalitatīvu izglītību, starpkultūru dialogu. Un skolas šajā tīklā sadarbojas dažādos veidos, nacionālā, reģionālā, nacionālā līmenī, globālā līmenī, kaut kādos projektos piedalās, dalās ar saviem labās prakses principiem, piedalās UNESCO iniciatīvās, kuru ir ieteikami daudz. Nu jā, kādas tad ir tās galvenās iespējas, ja jūs esat tajā tīklā? Protams, tie ir kaut kādi starptautiski pasākumi un akcijas, piemēram, tieši UNESCO skolu pārstāvji, tas gan ir vecākiem bērniem, piedalās Baltijas apvienoto nāciju modelēšanas spēlē. Mums ir dažādas akcijas, kur mēs sadarbojamies ar citām nacionālajām komisijām, citās valstīs, gan Eiropā, gan globāli. Tad mēs arī informējam mūsu skolas par to, ka ir šādi iespēja piedalīties konkursos, braukt uz simpozijiem. Protams, tas ir tāds līdzīgi domājošu skolu tīkls, kuriem ir iespēja ik pa laikam satikties mūsu organizētos pasākumos, kuriem ir arī iespēja kaut ko veidot vienam otram. Piemēram, viena no mūsu skolām katru gadu veido skolai literāro darbu konkursu, un tad mēs arī to izplatām citām skolām. Līdz ar to tā ir tāda sadraudzība. Protams, UNESCO ir ļoti aktīva globāla organizācija, ļoti daudz ko sagatavo, dažādus materiālus, pārskatus, ziņojumus, un tad mēs šos materiālus cenšamies pēc labākās sirdsapziņas atlasīt, kuri mums varētu būt vietēji aktuālākie, tulkot, ja nepieciešams, vai pastāstīt pedagogiem vai citiem izglītībā iesaistītām pusēm par to, ko tad UNESCO sagatavojas, ko stāsta. Un tad semināri, pasākumi, ko mēs organizējam šeit Latvijā, mēs paši, un vienmēr cenšamies, lai tas ir kaut kas citāds, kaut kas, kas sniedz jaunas perspektīvas uz to, uz varbūt tādām jau it kā zināmām tēmām, un te mums ir labs piemērs, par ko es arī vēlāk nedaudz vairāk pastāstīšu šajā bildē, ka mēs veidojām vienu lielu tādu pasākumu sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur mēs spriedām par to, kā caur par šīm ilgspējas tēmām vai līdzīgiem jautājumiem runāt caur radošām pieejām. Un te ir piemērs no tā, kā var apspēlēt kaut kādus klimata jautājumus, veidojot mākslas instalācijas. Un tas ir tas, ko mēs parasti cenšamies atrast, kaut ko tādu, ko varbūt citviet mēs redzam, ka nepiedāvā. Un te tagad ir promotion, salīdzinoši nesen ir atkal atvērta iespēja izglītības iestādēm, arī pirmskolas izglītības iestādēm pieteikties šim te UNESCO asociēto skolu tīklam. Jums būs nosūtīta šī te prezentācija, un te ir saite apakšā, kur jūs varat iet, spiest zilo pogu, sākt pieteikšanās procesu, jums būs jāizpilda anketa, kur būs UNESCO tāds diezgan izvēlīgs, nevis izvēlīgs, bet tomēr prasa izdarīt savu mājas darbu, pirms jūs piesakaties, un tur būs jāapraksta, kā tad jūs saskatāt, kā jūs varat, ko jūs varat sniegt, un kā jūs varat šīs te UNESCO vērtības savā darbā īstenot. Un tad jūs izglītības iestāde iesniegs šo pieteikšanās anketu, tad
mēs kā nacionālais koordinators izskatīsim, varbūt jums pateiksim, ko vajag uzlabot, vai ka viss ir labi, tad apstiprināsim, un tad tas tiks vēl arī globāli izskatīts. Un tad esat apstiprināti jūs uz 5 gadiem šie te UNESCO certificētā izglītības iestāde. Tā kā es tiešām aicinu paskatīties, ja jūs tas vairāk interesē vai vajag kaut ko paskaidrot, tad sazināties ar mani. Man kontakta informācija gan jau kad būs pieejama. Es jums visu pastāstīšu. Um, jā, un tagad pie tām pamatlietām. Uh, ko tad mēs bieži vien runājam par ilgspēju, un ilgspējīgu attīstību, un ilgspējīgas attīstības mērķiem un izglītību ilgspējīgai attīstībai, bet bieži vien tas vārds ilgspējīgs tiek izmantots it kā viens pats, jau bišķiņi jau tāds ar tādu jau negatīvu piegaršu. It kā jau viņa termiņš ir beidzies, ka viss ir ilgspējīgs, un tas jau tā kā un sasaist uzreiz ir automātiski ar zaļajām tēmām, ar vidas ilgtspēju, bet patiesībā jau tas vārds pats par sevi, nu, tas ir īpašības vārds, gluži tāds kā košs vai raips, viņš jau neko nenozīmē. Un, principā ilgtspējīgs ir tāds, kas spēj pastāvēt, attīstīties, norisināties samērā ilgu laiku, ilgstoši, un attiecīgi galds var būt ilgtspējīgs vai pasākums var būt ilgtspējīgs. Bet, ja mēs runājam tādā apvienoto nāciju kontekstā, mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, kas, laikam, bieži vien tiek arī saistīta ar tikai vārdu ilgspējīgs. Un, ja mēs skatāmies uz šo te ilgspējīgu attīstību, tas ir tāds globāls attīstības modelis, kas nodrošina sabiedrības ekonomisko izaugsmu, sociālo labklājību un vienlaikus saglabājot dabas resursus un vidi nākamajām paudzēm. Un tad tas ir arī tas, ko mēs redzam, ka tie nav tikai zaļie temati, kas varbūt ir dzīvība uz zemes, dzīvība ūdenī, rīcība klimata jomā, bet te ir arī ļoti daudz ekonomisko jautājumu un arī sociālo. Un šie visi jautājumi tiek apvienot 17 ilgspējīgas attīstības mērķos, kas tad izstrādāt, lai mēs tajā labākajā gadījumā līdz 2030. gadam veidotu globāli savu rīcību tā, lai tā būtu ilgspējīga visos šajos jautājumos. Jā, un tas, kas ir ļoti svarīgi, ka šie mērķi ir savstarpēji saistīti un aicina visus mūs globāli rīkoties. To var arī skatīties šādi, ka ir šīs 3 galvenās ilgspējīgas attīstības dimensijas, kas ir ekonomiskā, sociālā un vidas dimensija, kas, nu, te arī var redzēt daudz labāk tos sasaist, un mēs viņus visus 3 pārklājam tikai tur pa vidu ir šī te ilgspējīgā attīstība. Un ilgspējīga attīstība nozīmē atrast līdzsvaru starp šīm 3 dimensijām. Ekonomikai ir jābūt ilgspējīgai un iekļaujošai, sabiedrībai ir jābūt veselīgai un sociāli aizsargātai, un vidē ir jābūt tādai, ka viņi ir mums kalpo arī nākamajām paudzēm. Un vienas dimensijas ignorēšana, ja mēs domājam tikai par dabu, tad var radīt ilgtermiņa problēmas, piemēram, ekonomikā, vai, piemēram, otrādi, ja mēs domājam tikai par ekonomikas izaugsmu, tad tas bieži vien var notikt uz vidas rēķina un var radīt ekoloģiskas katastrofas, kas ietekmēs gan sabiedrību, gan ekonomiku, pēc tam arī. Jā, tāpēc ilgspējīga attīstība prasa tādu holistisku pieeju. Mēs arī savos materiālos pasākumus ļoti daudz cenšamies uzsvērt to, ka tas nav tikai par vidi, tas nav tikai par atkritumu šķirošanu vai kādu zaļo zonu aizsardzību, tas ir par visu šo te kopā. Mm. Nu, jā. Un tādā UNESCO skatījumā, protams, izglītībai ir
tas ir ceturtais mērķis - kvalitatīva izglītība. Uh, un šim mērķim patiesībā ir ļoti, ļoti liela loma atvēlēta. Viņš tiek nepārtraukti globāli monitorēts caur ļoti daudziem indeksiem, viņam ir ļoti daudz apakšmērķi, bet principā izglītība tiek uztverta kā katalizators visiem pārējiem ilgspējas attīstības mērķiem. Ja mēs ļoti labi ieguldamies izglītībā, tad visdrīzāk arī pārējie mērķi strādās, jo mums cilvēkiem būs dotas zināšanas, prasmes un izpratne, kas ir nepieciešams, lai risinātu šīs globālās problēmas. Kvalitatīva izglītība un arī pieejama izglītība ir gan par nabadzības samazināšanu, gan par veselības uzlabošanu, par dzimumu līdztiesību, gan par arī inovācijām, ekonomikā. Jā, jo ilgspējīga attīstība nav iespējama, ja cilvēki nav izglītoti un informēti šajos jautājumos. Un te mēs nonākam līdz tam terminam. Mums bija no sākuma ilgtspēja, mēs aizgājām uz ilgspējīgu attīstību, uz ilgspējīgas attīstības mērķiem, un tagad ir tā izglītība ilgspējīgai attīstībai, kas ļoti daudz kur parādās. Un šajā, ja mēs par tiem mērķiem runājam, tad tur vēl vide ir kaut kādā ziņā dominējošā. Manā pieredzē cilvēku uzskatā, bet izglītībā, ilgspējīgai attīstībai tas ir tikai par. Ļoti bieži ir par zaļajām tēmām. Tā asociācija uzreiz ir par zaļajām tēmām. Es gribēju parādīt šodien varbūt kaut kādus piemērus, lai parādītu, ka jā, tas nav tikai par to. Izglītība ilgspējīgai attīstībai principā tā ir tā mācība pieeja, kas dod cilvēkiem, kas veido izglītību tā, lai tā dotu cilvēkiem zināšanas, prasmes, vērtības un attieksmi, lai mēs to 17 mērķus sasniegt, lai mēs pieņemtu atbilstošus atbildīgus lēmumus, veiktu ilgspējīgai attīstībai draudzīgas darbības. Un šobrīd varbūt tāds mazs ieskats arī tajā, kāds ir tas UNESCO redzējums, kā šī izglītība ilgspējīgai attīstībai varētu tapt. Un mēs esam patiesībā šeit vistiešākajā mērā vienā no šiem punktiem. Protams, ka tas nav iespējams, ja mēs neveidojam attiecīgu politiku, jo šī izglītība ilgspējīgai attīstībai un šīs tēmas un principi un pieejas, viņas nav kādās stratēģijās, standartos, mācību programmās, šeit indikātoru sistēmās, un tas ir mūsu lēmumu pieņēmēju jautājums. Un tad ir izglītotāja kapacitātes celšana, kas ir šeit notiek vistiešākajā mērā. Tad mums ir jāapmāca pedagogi, lai viņi būtu spējīgi, iedvesmoti, nodrošināt ar visu, kas ir nepieciešams, lai šī izglītība taptu. Liela nozīme tiek piešķirta arī jaunatnē, un viņi iesaistīti kā tādiem inovāciju ieviesējiem un jaunu risinājumu priekšlikumu sniedzējiem. Un tad ir tādas divas ļoti interesantas tēmas, kas bieži vien tiek nedaudz tā kā piemirstas. Viena ir šī ilgspējīga lokāla risinājuma meklēšana, kas patiesībā ir viena no vissvarīgākajām, jo izglītība ilgspējīga attīstība pati savā pamatā nevar būt izolēta. Viņa nevar notikt tikai klasē, un viss. Viņai ir jārāda tāds, to pasaka, īsts dzīves piemērs. Viņa ir ļoti tāda dinamiska, tas ir dinamisks izglītības veids, un respektīvi vietējās kopienas, uzņēmēji, lēmumu pieņēmēji ļoti iesaistīti, un izglītība ilgspējīga attīstība ļoti aicina uz daudzu šo sadarbību veicināt, lai tā nebūtu izolēta tikai teorētiska izglītība. Un tad ir mācīšanās un apmācību vidas pārveidošana, visas institūcijas pieejas nozīmē, ka šim saturam nav jābūt tikai mācību grāmatās vai stundās, bet mums šī ilgspēja ir jāpieredz visā skolā, gan tajā, kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs apsaimniekojam šo skolu, kā mēs sadarbojamies savā starpā, kādas prioritātes mēs izvirzam. Un tad bieži vien arī globālā līmenī skatoties
kādi materiāli tiek veidoti, par ko mēs runājam. Ļoti bieži ir tā izglītība ilgspējīga attīstība parādās no pirmās klases, un višķiņ tā kā tiek aizmirst agrīnā izglītība, pirmsskolas izglītība. Bet patiesībā par to ir ļoti svarīgi runāt jau agrīnā vecumā, un tā pētījumi rāda par to, ka tas galīgi nav par agru, ka šajā vecumā bērni ļoti labi spēj uztvert un apgūt ilgspējas koncepciju, tiek pasniegti saprotamā un praktiskā veidā. Un šī agrīnā bērnība arī ir posms, kad patiesībā sāk veidoties tie iedīgļi cilvēka vērtībām, attieksmēm, uzvedībai, kas saglabājas uz visu mūžu. Un, ja mēs jau šajā brīdī iepazīstinām šīs vērtības, viņas arī tālāk attīstās. Un, protams, arī tas, ka šis ir tāds holistisks mācīšanās veids, un tas notiek visu mūžu garumā, un jau laicīgi mēs parādām, ka viss ir saistīts, un par to arī tā ir jādomā. Un, protams, tas, ko es pieminēju, ka tā nav izolēta, ka šeit ir ļoti svarīga ģimenes un kopienas loma, un ka viss kopiena, ģimene un bērns un izglītības iestāde mācās kopā. Ja jūs interesē, tad ļoti daudz var iedvesmoties un paskatīties gan pētījumus, gan labās prakses piemērus, gan varbūt arī kaut kādas apmācību iespējas. Ir šajā OMEP vietnē, kas ir Pasaules agrīnās bērnības izglītības organizācija. Tā ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas veltīta mazo bērnu tiesību, labklājības un izglītības veicināšanai visā pasaulē, un viņiem ir arī atsevišķs tāds atsevišķu darbības līnija, kas pievēršas tieši izglītībai ilgspējīgai attīstībā jau agrīnajā vecuma posmā. Tāpat interneta vietnē ieejot, uzreiz var redzēt to virsrakstu, kad ilgspēja no paša sākuma. Tur ir ļoti daudz visādu labu lietu, ko var atrast, ļoti inovatīvi strādā. Un te es gribēju, pirms es padalos ar resursiem, varbūt tādus pāris, kas mums ir manā ceļā ir gadījušies tādi ļoti labās prakses piemēri, kas, manuprāt, ir ļoti iedvesmojuši un parāda to, kā šīs ilgspējas attīstības dimensijas krustot un likt kopā, lai tās efektīvi parādītu un veiktu to izglītošanas darbu. Pasaulē ir dažas tādas izglītības ilgspējīgai attīstībai supervalstis, kuras ļoti lielu darbu ir izdarījušas, lai tas būtu ļoti fundamentāli visā izglītības sistēmā. Viena no šādām valstīm ir Japāna, kas arī šo izglītību ilgspējīgai attīstībai UNESCO līmenī ļoti virz uz priekšu. Un viņiem ir daudz piemēru, bet apmeklējot Japānas skolas, man ļoti patika piemērs par to, kā šī sociālā dimensija, ja mēs atceramies, ir tā ilgspējīgā pilsēta, ilgspējīgā kopiena, tiek krustota ar klimata pārmaiņām un vidas aizsardzību. Respektīvi, visā pasaulē globāli šobrīd ir novērojama paudžu plaisa. Tas, ka tiek izolēti vecie cilvēki, mums ir ļoti liela neizpratne starp paudzēm un, protams, klimata pārmaiņas. Un tad ļoti labs veids, kā to darīt, ir veidot sadarbības starp pirmskolas izglītības iestādēm un kopienu centriem vai veco ļaužu pansionātiem, kur regulāri šie cilvēki satiekās, bērndārs grupiņu un vecāku cilvēku, un viņi iet tādās dabas ekspedīcijās, kur viņi kopā pēta to, un stāsta, kā daba ir izmainījusies viņu dzīves laikā, vai kā viņi varētu dokumentēt šīs pārmaiņas. Un tas arī ir līdzīgi arī ar dzīvā mantojuma pētīšanu un nodošanu tālāk, kur veci cilvēki nāk un pasniedz
piemēram, tējas ceremonijas veidošanu vai stāstu par to, kā tas ir noticis. Uh, un tas, manuprāt, ir tāds ļoti labs piemērs, kur divi zaķi ir nošauti ar vienu šāvienu, jo gan šī sociālā, uh, gan vidas dimensija ir ļoti labi noklāta. Uh, mums bija doma, mums bija iesniegts ļoti liels projekts par to, ka arī Latvijā varētu kaut ko ne līdzīgu veidot, bet veidot tādu materiālus un grāmatu un izglītības tādus ierosinājumus, uh, kā šo mantojumu kopā pētīt vai kaut kādas tradīcijas. Un tad man viens no piemēriem, par ko es vienkārši gribētu padalīties, kas man ir palicis atmiņā, bija šie suitu dūdenieki, kur ar viņiem runājot, es atklāju, kā šīs dūdas mainās un ka šis suitu dūdenieks ir sācis veidot dūdas no Gorotekas auduma, lai viņš varētu pārgājienos viegli paņemt viņas līdzi. Man likās, ka šis ir kaut kas, par ko ir jāstāsta maziem bērniem, kā šis dzīves mantojums transformējas un paņem kaut ko, ko viņi varbūt zina no mūsdienu tehnoloģijām. Tas arī ir ārkārtīgi interesanti un vietēji piemēri apkārt patiesībā ir ļoti, ļoti daudz. Un bieži vien viņi ir tieši paslēpti un nevienam nezināmi. Vēl viena ideja, kuras tagad neatceros no kuras valsts, kurā seminārā tas bija, bet šis bija tas miera teātris. Bērndārzos tiek veidotas miera izrādes, kurās caur leļu teātri pa pašu un kopīgu scenāriju veidošanu mācās par šīm te sociālajām un vidas tēmām, kā par laipnību, draudzību, par konfliktu risināšanu, kas man likās brīnišķīga ideja, kas droši vien arī kaut kur vietēji jau tiek risināta. Un tad, kā izbijusi muzejniece, es vienmēr aicinu palūkoties arī muzeja virzienā, kas man liekas ir paši varbūt neapzināti, cik lielu artavu viņi sniedz šajā izglītībā ilgspējīgai attīstībai, un kur ir ļoti daudz iespēju gan nošpikot, gan arī iet un apmeklēt šīs nodarbības. Un, manuprāt, ļoti laba ir tāda programma Nāc muzejā, kas līdzīgi kā tas Japānas piemērs drusciņ tā kā sakrusto divas grupiņas, kuras varbūt tik bieži nesatiekās dabīgi. Un šajā gadījumā muzejs aicina pieteikties uz programmu vienu grupiņu no vispārējās izglītības iestādes un vienu grupiņu no kādas specializētās izglītības iestādes bērniem ar, piemēram, dzirdes traucējumiem, vai redzes traucējumiem, vai garīgās attīstības traucējumiem. Un muzejā viņi satiekas tieši muzeja vidē un kopā veids kaut kādu uzdevumu un runā par tā varbūt gan dabas izpēte, gan mākslas izpēte, gan kaut kādu citu radošu lietu. Un kas man ļoti patīk šajā programmā, ir tas, ka jā, tiek atkal šī sociālā dimensija tiek pielikta klāt vēl kaut kam citam, bet kopumā šī programma ir vērsta ļoti, ļoti aktīvi uz to, ka mēs nevis skatāmies uz to, kas mums atšķir, to, kas mums ir kopīgs. Mums kopīgi patīk radīt, izzināt, sadarboties. Nevis tā nav tāda programma, ko es esmu citkārt redzējusi, ka, tad, piemēram, satiekās bērni, kuriem ir redzes traucējumi, un bērni, kuriem nav redzes traucējumi, un tad viņi tā kā ar aizvērtām acīm mēģina it kā iejusties tur to bērnu redzes traucējumiem vietā, lai ļoti paspildināt to atšķirīgo. Bet tas, kas man tiešām ļoti, ļoti patīk šajā programmā, ir kopīgā meklējuma. Un vēl viena programma, ko es iesaku, ko var apmeklēt, no kuras var iedvesmoties, ko es arī stāstīju šajā par mūsu semināriem, ir par programmu Kā tev pinstalācija, ko noteikti arī var, jā, kā es teicu, apmeklēt. Principā tas ir atkal caur kaut kādu radošu kopīgu aktivitāti, caur cilvēku figūrām, caur abstraktām figūrām, caur lampām, gaismām. Tur var integrēt, ko vien var, veidojot tādu mākslas objektu, ejot cauri šīm fāzēm, kā tad rodas ideja,
kas mums ir jāizdara, uh, lai viņu realizētu. Mums top kaut kas taustāms un liels, bet mēs esam izgājuši cauri visai tai kolektīvajai sarunai par šo tēmu, kas beigās rezultējas taustāmā un redzamā objektā, kas man liekas arī tāds, nu, ļoti labs, ļoti labs piemērs. Uh, Tas, kur es iesaku palūkoties, varbūt iedvesmoties vai vienkārši izglītoties, ir Latvijas muzeja biedrībai patiesībā kādu laiku atpakaļ sadarbībā ar Nacionālās komisijas vienu pārstāvi ir radies tāds kā katalogs to, kā šī ilgspējīga attīstība, uh, kur viņi parādās muzeju vidē. Un katram mērķim apakšā, ja jūs uzspiedīsiet, būs kaut kādas vai nu jau notikušas, vai vēl aizvien aktuālas muzeja norises. Un iespējams, jūs tur varat atrast kādu super labu piedāvājumu tieši jūsu grupiņai, bērnās grupiņai, vai varbūt jums pašiem kā pedagogiem iedvesmai, kur jūs varat doties uz kādu muzeju un šo ilgspējas, šo kādu mērķi vairāk izpētīt. Un vēl viens, ko varbūt jau zinat, tā ir, manuprāt, Zviedrijā izveidota spēle, kas ir tāda ļoti sarežģīta, bet tur var iedvesmoties un sarunām arī ar mazākiem mūsu sabiedrības pārstāvjiem. Saucās Klimats sauc, to ir latviski tulkojis un izplata biedrība Zaļā brīvība, ar kuru var arī sazināties un dabūt šo spēli savā īpašumā. Un tur ir, manuprāt, ļoti labi parādās tas, kā mūsu individuālās rīcības var sekmēties vienā vai otrā veidā, pozitīvākā vai negatīvākā saistībā tieši uz ietekmi uz klimatu. Un tad te var skatīties, tas droši vien tiešām maziem bērniem būs bišķiņ par sarežģītu saprast, cik tur kilogrami vai tonnas gadā emisiju nāk no tā vai šī. Bet kā pedagogam, manuprāt, tur ir labi paskatīties un saprast, varbūt parunāt par to, kā gaļas ēšana ir vidē nedraudzīgāka nekā veģetārs uzturs, vai konkrēti transporta līdzekļu izmantošana ir vidē draudzīgāka vai nedraudzīgāka. Manuprāt, arī tāds ļoti labs piemērs, kas man ir gājis, ko man ir nācies saskarties. Un tad, protams, pašreklāma. Viena no tādām lielām UNESCO iniciatīvām ir tā saucamā pasaules lielākā mācību stunda, kur katru gadu UNESCO publicē kādus stundu plānus un papildinošus materiālus, aicinot realizēt kādu stundu savā skolā vai izglītības iestādē. Tur ir no pašiem mazākajiem līdz pašiem lielākajiem. Un, attiecīgi, tur jūs varat arī, šeit ir internetu vietni uz angļu, uz tādu starptautisko platformu, bet, ja jūs aiziet, piemēram, uz šīs lielākās stundas Facebook lapu Latvijā, tur jūs varat arī atrast ļoti, ļoti daudz piemērus, kā skolas to ir stundu plānus vai kādas idejas ir realizējušas savās klasēs, ko viņi ir darījuši, kā viņiem ir gājis. Un šeit tas, kas man patīk, ir tā pievēršanās ir tiešām dažādiem ilgspējīgas attīstības mērķiem un arī dažādiem aspektiem, kā piemēram datiem vai arī tam pašam ēdienam, ko mēs liekam uz šķīvja. Tas, kas tāds piemērs, kur es palūdzu šeit, lai nebūtu jārāda, lai te būtu uzskatāmāks, palūdzu mākslīgam intelektam šo vienu ideju pastāstīt. Šis bija pirms 2 gadiem vienā no šīm stundām, kur bija par sadarbību, tēma sadarbība. Daugavpils skola bija izdomājusi šādu aktivitāti, kas man likās
ļoti laba, ka bērniem ir jāsastājas visiem uz sagas, un uz šīs sagas stāvot, viņa ir jāapgriež otrādi. Un tur bija izdomāts, ka tā ir tā globālā sadarbība, un tā saga ir zemeslode. Mums tā zemeslode ir kaut kā jāpārvērš, bet to mēs varam izdarīt tikai kopīgi sadarbojoties. Tā bija ģimnāzija, tas bija vecākās klases, tur viņi bija to visu pagriezuši tā, ka tur bija arī novērotāju valsts, tur bija valstis, kas pieraksta, kas komentē, kas pretojās, bet patiesībā tas ir tāds vienkārši, ļoti vienkārši saliedētības vingrinājums jebkuram vecumam. Un tagad par mūsu noderīgajiem resursiem pašā nobeigumā. Ja jūs ejat uz mūsu internetu vietni, kas ir unesco.lv un uz sadaļu skolām, tur jūs atradīsiet noderīgus resursus, kur jūs varat atrast ļoti daudz to, ko es teicu, ka mēs publicējam, tulkojam, dalāmies par izglītību, ilgspējīgu attīstību un arī daudz ko citu. Un tāpatās, ja jūs iesiet uz izglītību un uz pasaules lielākā mācību stunda, jūs varēsiet atrast visus šos stundu plānus latviešu valodā ar papildus prezentācijām, ar papildus materiāliem, kuri tur ir pieejami. Un tāpatās, protams, tas gan ir, tad sanāk tikai angļu valodā, bet ir UNESCO digitālā bibliotēka, kur ir ļoti, ļoti daudz resursu, visi, ko UNESCO kādreiz ir publicējis. Un vēl es gribu pateikt, ka mēs šogad plānojam pavisam jaunu un tādu īpašu izglītības iestāžu akciju visiem vecumiem, kas būs visdrīzāk septembrī, kad mēs aicinām sekot līdzi. Tieši ies šajā virzienā tāds radošums, dažādu ilgspējas dimensiju izpētīšana, bet tieši vietējā kontekstā, kas sauksies Es redzu ilgspēju, kur mēs aicināsim skolēnus un bērndārzniekus skatīties, kur tad viņi savā apkārtējā vidē saskata šo ilgspēju, izpētīt tieši šo te mērķi vai šo dimensiju un to kaut kā mākslinieciski realizēt. Un tad būs dažādi ļoti interesanti sadarbības ar sadarbību partneriem un būs labas balvas un motivatori piedalīties. Pastīšos, kas ir čata, vai tur bija kaut kādi jautājumi? Jautājumu čatiņā nav. Mēs esam salikuši visus linkus, bet noteikti gaidīsim informāciju septembrī, jo tas izklausās ļoti interesanti. Jo arī ļoti daudz ētvinīgi, gan pirmsskolas, gan skolas ir ekoskola tīklā, kas jau ar ilgspējas mērķiem ir ļoti tā kā jau ir uz tu, un tas viņiem ir skaidrs, bet ir lieliski, ka ir kaut kas vēl papildus un kaut kas ārpus šī tīkla, tā kā noteikti gaidīsim informāciju. Es domāju, ka tas, paldies tev arī par foršām un tādām praktiskām idejām. Man ļoti patīk tā Daugavpils sēga. Es domāju, ka mūsu pirmskolnieki arī ir ļoti radoši un tādu noteikti varētu arī izdomāt. Nu, ja nu kādam ir vēl kāds jautājums, droši varat varbūt pacelt rociņu, jo čatā jautājumu nav. Brīdi pagaidīsim, rociņas arī neredzu. Tā kā liels paldies tev, Elīna. Tad no manis viss. Paldies jums. Un uz tikšanos tad kādā citā projektā. Tā, paldies Elīnai un došu vārdu Lienai, kas tad arī vairāk runās par līdzdalību, bet drusku citā, vairāk varbūt demokrātijas un tādā atbildības dalīšanas griezumā. Liena, vārds tev. Labvakar, Mīša, paldies, un liels paldies, Elīna, par ļoti labu ievadu un tiem praktiskajiem rīkiem. Es saprotu, ka ir dienas otrā puse un īstenībā jau pat vakars, lai neteikt vairāk, bet esmu ļoti pagodināta būt vispār šajā kompānijā kopā ar pirmsskolas skolotājiem, kur dara, manā ieskatā,
principā vissvētīgāko darbu, jo strādāju ar vispašiem jaunākajiem. Es centīšos ļoti, es jūs tā kā nemudināšu to darīt, bet es ļoti gribētu, ka mēs pamēģināsim nedaudz arī paplānot iespējamos uzdevumus, respektīvi, lai jums šis laiks, ko jūs pavadat šajā webinārā, ir cik nu var būt vērtīgs. Un es esmu sagatavojis dažas tādas tiešsaistes platformas, kas jums jau ir zināmas, kur varēsiet, ja gribēsiet padalīties ar idejām, ja ne, tad droši varat brīvi savos turpat otru pus datoram papīra pierakstos. Nu tā, bet pirms es dalos ar to, kur un kā mēs plānosim un ar tām dažām savām idejām, es drusciņi varbūt vairāk pastāstīšu par sevi tā tūdaļ. Esmu nošērojis ekrānu, varētu tā būt? Gaidām neredzam, bet es vēlreiz tūlīt pārbaudīšu vēlreiz tavu lomu. Varbūt. Tagad tūdaļ būs. Pagaidām mēs neredzam. Jā, es tūdaļ laikam. Tā, mums Liena pazuda pavisam. Izskatās, ka mums Liena pazuda, bet es domāju, ka tūdaļ arī Liena gan jau, kad atgriezīsies. Tikmēr varbūt jums ir varbūt varat čatiņā ierakstīt, vai kāds grib pakomentēt, kas jums varbūt likās no tām idejām. Nu, tāda interesantākā, bet varbūt arī tāda realistiskākā, ko jūs varētu savā pirmsskolā īstenot. Un varbūt ir kāda ideja, ko jūs jau esat no šī darījuši. Varbūt mums ir kādam ir kāds zinām arī skola, kas ir asociētā tīklā, vai kāds, kas gribētu. Pagaidām čatā ir klusums. Liene tūlīt mums arī ir atpakaļ. Un mēģināsim dubultnomartīgi tā teikt. Piedodiet, ka es brīdi izgāju no telpas, bet tagad vajadzētu būt. Šodien tehnoloģijas ar mums nedraudzējās. Tagad viņš man rāda, ka viss būs kārtībā. Super, tā. Mēs redzam. Super, tā, tūdaļ uzlieku pilnā režīmā, lai redzam prezentāciju. Viņa ir normālā skatā šobrīd prezentācija. Jā, viss ir kārtībā, mēs tev lieliski. Un arī pareizais slaids, principā, jau ir atvērties, bet nu tas, kā jau minēju par tiem rīkiem līdzdalības un sadarbības, bet es tā vienkāršāk gribētu teikt, ka parunāsim par demokrātiju bērndārzā. Un tad, kad citiem to pasaka, es domāju, tas gan izklausās nopietni, jo tie taču ir bērndārzi jaunieši, un es tiešām arī atļaušos teikt, ka es nevaru teikt, ka ļoti labi saprotu, jo ikdienā es vairāk bērndārzā nestrādāju, bet es zinu to specifiku, cik atšķirīgi ir par vecumposmiem, ka viena vecuma grupa, tur 2, 3 gadi ir kaut kas pilnīgi cits nekā 4, 5, 6. Tā kā to es tādā ziņā atstāju jums kā ekspertiem, droši labojiet un iebilstiet man, ja gadījumā kāds piemērs liksies ne tā. Bet jā, par tiem rīkiem, ko es solīju, kuros tad mēs varētu padarboties, būs divi formāti. Viens ir Padlet siena, kas ir tā kā piezīmu lapu siena. Principā tas pats čats, kas šeit, tikai tur īstenībā vēl anonīmi var atstāt ziņu, ja nu gadījumā negribas parakstīties ar savu vārdu, vai varbūt ir tā kā gribēsies redzēt to apkopojumu, es aicinu izmantot Padlet sienu, kas ir zem īsās saites ej.uz demokrātija pirmsskola. Un tad otrs rīks, kurus aicināšu izmantot, tur būs pāris jautājumi, līdzīgs kā Mentimeters Slido, un tad tur ir zem kodiņa 4, 1, 3, 7, 8, 7, 7, bet es viņus vēl vienreiz parādīšu. Tagad, ja ir interesi, var jau viņus atvērt, bet tad, kad vajadzēs, tad es aicināšu viņus vēl vienreiz izmantot. Bet jā, tas solītais, kamdēļ es vispār atļaujos dot savu kompetenci runāt par pilsonisko līdzdalību un tām lietām, kas saistās ar demokrātiju. Ja es drīkst tā godīgi pateikt, godīgi sakot, nav nemaz tik tālu laiks, ka es pati biju skolas vecuma jaunietis. Ir jau gan labi gadi pagājuši, es tomēr jau esmu tajā gada 10, kas ir 3, bet īstenībā diezgan labi pati atceros. Un godīgi sakot, es ļoti labi arī atceros pati savu pirmskolu. Man tiešām brīnišķīgi paveicās ar to, ka bija tāda ļoti jau mūsdienīga tā pieeja, kādā es mācījos, līdz ar ko es izaugu par tādu ļoti aktīvu jaunieti un bērnu pati. Un tad šobrīd, varbūt no šodienas skatu punkta kā pieaugušais, tas, ko es arī
pirmos mielikus esmu pētījusi padziļināti kā vēsturniece biedrošanās vēsturi kā tādu vispār un tieši ar fokusu Latvijā. Tad, kā jaunietis pati piedalījos vienā no pirmajām jauniešu saimām, un tad es ļoti arī aktīvi kā pedagogs, kad es strādāju skolā, Olēnas pirmā vidusskolā, es mācīju vēsturi, politiku un tiesību. Tur es arī savus jauniešus sūtīju jauniešu saimu. Droši vien pašiem mazākiem vēl nebūs, bet ja nu jums pašiem ir savi bērni vai zināmie kolēģi, tad noteikti jauniešu saima ir tas instruments, kas tiešām ir tāds ļoti, ļoti feins mums kā parlamentārai demokrātiskai valstī. Es pati kā jauniete veicu brīvprātīgo darbu, un tad es esmu nedaudz tā vaininiece komandā, gan mēs strādājam, un viena pati ne, bet saistībās arī esmu te ielikusi sarakstā Skola 2030. Es biju šajā projektā, par kuru man ir divējāds, jo es ļoti ticu un novērtēju to ideju, bet es saskāros ar to, kāpēc arī daudz cilvēki nebija tik priecīgi un arvien nav tik priecīgi par to praktisko pusi, uz ko projekts neatiecās, par skolu tīklu, par slodzēm, par atalgojumu, par materiāliem un visu ko citu. Bet jā, kuras vaininiece pie brīvprātīgā darba un Skola 2030, ka mēs iestrādājam mācību saturā lielākiem jauniešiem, ka var veikt brīvprātīgo darbu. Bet tas, godīgi sakot, nav arī nekas pašiem mazākiem. Nu, viņi gan, protams, nevar paši veikt brīvprātīgo darbu, bet iesaistīties kopienā, un tur es esmu dzirdējis labus piemērus arī no jūsu pagājušajiem webināriem, cik jaukas iniciatīvas palīdz radīt pirmskolas pedagogu. Tā kā tur jums mīļš paldies. Nu, lūk, tad, jā, visas pašpārvaldes un tādas institūcijas man jau pašai intuitīvi vienmēr patika, un jā, un kā es vispār skolā nokļuvu, es vispār juristus izmācījos un strādāju jau tieslietu nozarē, un ļoti tas viss patika, bet tad es ieraudzīju, ka ir tāda programma Iespējamā misija, un man likās, nē, tas ir kaut kas ar vēl lielāku pievienoto vērtību, un es uzņēmos izaicinājumu aiziet skolā, un tad es ļoti drosmīgi vispār programmā, jo daudz sakoju, tie misijnieki jau tur tā kā tādi tauriņi atlido un aizlido, bet es centos palikt, cik ilgi es varēju. Es vienkārši dzīvoju citā pilsētā, strādāju Olēnē, pat dzīvoju Rīgā, bet es nostrādāju 5 gadus, un es īstenībā būtu ar prieku strādājis vēl, bet tomēr, jā, tā braukšana no rītiem, 5 no rīta ir labs laiks celties, bet ar laiku tas paliek arī grūti. Bet, jā, savos brīvos brīžos es vēl palīdzu jauniešiem ar privātu stundām. Tā kā skolotājs darbs tiešām ir bijis tas, ko es visvairāk esmu jutusi, kas tiešām palīdz to vidi apkārt radīt jaukāku, un jā, tā atgriezniskā saite. Nu, lūk, un tad vēl tās visas citas lietas, kas ir bijušas lielākiem jauniešiem projekta Eiroskola, un man Eitvinning vēlēšana projekts ir palicis kā viens no mīļākajiem atmiņā. Tas mums bija nacionālais sadarbības projekts, kur mēs vērtējām vēlēšanu programmas. Tie gan bija lielāki jaunieši un ar mazākiem iespējams var pieminēt tikai tēmu vēlēšanu, un par to mēs pašās beigās parunāsim par balsošanu kā tādu, un tur īstenībā jūs droši vien pastāstīsiet man pat vēl labāk, kā jau tas dabiski notiek pirmskolas vidē, bet jā, tādi daudz vērtīgi projekti, ko ir inicējis tieši arī Eiropas skolu kopienu tīkls, esmu tiešām bijusi priecīga. Un visnesenākais par demokrātijas tēmu, un te, ja nu kāds ir, varbūt, es neredzēšu vai pacels rociņas, bet jūs varbūt varat ielikt kādu atzīmību, vai ir kāds dzirdējis par demokrātijas festivālu, jo man bija tas gods piedalīties Preiļos, kas ir Latgalē, bet citus gadus viņš ir bijis Kuldīgā, un noteikti, ka turpināsies arī nākamos gados. Latgala ir izvirzīta kā viena no tām mūsu reģionu vietām, kur vajadzētu būt šim demokrātijas festivālam, bet vispār es ceru, ka viņš būs tāds, kas apceļo visu Latviju un katrā Latvijas pusē stiprina šīs demokrātijas vērtības. Tas gan ir lielākiem jauniešiem, bet tur noteikti, un tāpēc es esmu ielikusi vēl vienu ikoniņu, par ko es vēl neko neesmu pieminējis, bet es ticu, ka demokrātijas festivāla veidotāji, kas ir no Eiropas pārstāvniecības Latvijā, būs atsaucīgi arī pirmskolas pedagogiem, tā kā nekautrējieties, jā, uzrunāt un pieteikt arī, ka pirmskolas pirmskolas bērni būtu gatavi iesaistīties, jo es esmu ielikusi arī Latvijas skolu somu, un to droši vien zina tie pedagogi, kas ir saistīti varbūt ar vispārējās izglītības iestādēm, jo lielākiem bērniem, ka skolu soma ir pieejama tikai skolas vecuma bērniem šobrīd, bet es esmu sazinājusies ar skolas somas atbildīgiem cilvēkiem, un viņi jau ilgu laiku domā un īstenībā, teikšu godīgi, pārdzīvo, ka skolas soma nav pieejama arī bērndārs bērniem. Tā kā ir daudzas labas kopienas un organizācijas, ne tikai Eitvinings, kas ļoti svētīgi tur rūpi par pirmskolu, bet vēl citi, kas labprāt īstenībā nāks tālāk un jums palīdzēs, jo tas, ko es pašā sākumā minēju, ka es tiešām ļoti augstu un svētīgi vērtēju pirmskolas pedagogu darbu, ka jūs strādājat ar vismazākajiem bērniem, to daudzi arī citi redz. Tā kā tādā ziņā, jā, droši esat tā kā
liekat par sevi manīt, un es ticu, ka tās dzirdīgās audzes sadzirdēs, un ar laiku jau tiešām priecāšos turēšu īkšķis, lai skolas un parādās arī pirmskolas jauniešiem. Bet tagad konkrēti atpakaļ pie līdzdalības un sadarbības. Tas slīdo vēl vienreizīt kods vai arī QR kodiņš. Ja jūs esat pieslēgušies no datora un telefons jums ir brīvs, tad jūs varat īstenībā no telefona noskanēt, un vajadzētu būt, ka tur ir tāds mākonīša jautājums zem tā kodiņa jau atvērts, kur vajadzētu ierakstīt vārdu, ar ko jums saistās demokrātija. Un tas tūdaļ, kad tur sāks parādīties atbildes, gudīgi sakot, es pat laikam nepārēšu pagaidām, vēl jūs paši redzēsiet, bet pilnīgi jebkāds vārds tur var parādīties, ko tev nozīmē demokrātija. Viens vārds, divi vārdi, un uz mirklīti iziešu palūkoties, jo iespējams, ja kāds jau ir pieslēdzies un ierakstījis, tad mums kāda atbildi jau parādās. Kamēr tu skaties, Liena, atbildes, es zinu, ka skolas somā, es nezinu, vai viņš ir jau sācies, bet ļoti aktīvā procesā šobrīd ir sarunas, kā arī dažādi līdzdalības un arī nevalstisko organizāciju un vairāk jauniešiem, bet iesaist arī būs ne tikai kultūras pasākumi, tā kā ļoti ceram, tā kā tu teici, ka arī pirmsskola kādā brīdī tajā visā varēs pievienoties. Paldies par labajām ziņām. Es jūtu, ka kāds noteikti zina par šo vairāk. Un ļoti jauki. Nezinu, vai jūs šobrīd redzat tās atbildes, kas tur parādās. Ja tie, kas nav atvēruši, varbūt telefonā vai varbūt neierakstās. Ļoti uzskatām, redzams, ka brīvība mums lielajam vairumam ir demokrātija. Paldies, ka jūs īstenībā arī ierakstat citas vērtības. Jūs brīnišķīgi pārzināt pilsoniskās jomas saturu. Varbūt viena lieta, ko es vēl nepateicu par sevi. Es skolu 2030 izstrādāju šo te, palīdzēju izstrādāt komandā pilsoniskās jomas saturu, un tad mēs daudz strādājam arī ar caurvīju prasmēm par sadarbību un līdzdalību un citas lietas darījām, un varbūt ar kādu no jums īstenībā arī tikāmies šajos te apmācību semināros, jo tad, kad bija pilotskolu komandas, tad dažkārt arī bija pirmskolas pedagogi. Tur jauki redzēt, tiešām tādā ziņā Mīšums, paldies, ka es redzu, ir izvēle, ir cieņa, ir vienlīdzība, cilvēki, iespēja darboties kopā ar citiem, tātad sadarbība. Šīs visas ir tās centrālās demokrātijas vērtības, un es jums pēc kāda, paldies, atšķirība, cik brīnišķīgi. Jā, tas ir tas, ko starp citu, paldies par šo atbildi, ka jūs ierakstījāt, demokrātijas spēks ir atšķirība. To arī, pieskanīgi Eiropas skolu kopienā, jo tomēr pārstāv Eiropas vērtības, tad Eiropā ir šis sauklis, ka vienoti dažādībā. Tā kā, paldies, ka to ieliekat, atbildība par sevi brīnišķīgi, tas, man liekas, arī ir tas, ir tāds labs teiciens, ja katrs parūpēsies par sevi, tad jau vien būs labi. Tā kā, var piekrist. Un godīgums, liels jums paldies. Es esmu savā laikā strādājis arī dažādās gan publiskās iestādēs, gan nevalstiskās organizācijās, kas ir centušies turēt rūpi un turpina turēt rūpi par demokrātijas vērtībām. Tā kā man liels prieks redzēt, ka jūs izceļat arī tās lietas, kas mums visiem kā sabiedrībai svarīgas. Tā, es tagad atgriežos prezentācijā, bet es pirms tam varbūt apturēšu šobrīd. Paldies par 16 nobalsojušiem. Atļaušu vēl 2 uzrakstīt. Līdzdalība, izvēle, vienlīdzība un kārtība. Tūdaļ es pēc brītiņa jums arī došu otru jautājumu, kur būs iespēja nobalsot par šīm te vērtībām. Es būtu priecīgi, ja jūs izvēlētos sev varbūt 3 svarīgākās. Šeit nav absolūti nekādas pareizas, nepareizas iespējas. Mēs vienkārši varētu varbūt paskatīties, un tās arī nav absolūti visas demokrātijas vērtības. Šeit pat laikam parādās, varētu būt, ka jūs redzat tikai 5 vai 7. Vajadzētu būt, ka tur ir 7. Ir 7, bet man liekas, ka man pagaidām ļauj izvēlēties tikai vienu, bet tur laikam vairākas reizes vienkārši var balsot, vai ne? Jā, tur var vairākas reizes izvēlēties. Mēs droši varam sabalsot. Vai arī es jums samānījos, jūs drīkstat izvēlēties tikai vienu, un es esmu uzrakstījis 3, piedodiet. Man liekas, ka tā ir tā versija.
Bet, ja kurā gadījumā jūs izvēlējāties vienu, tad jā, šī tad ir grūtā izvēlēties starp fundamentālām vērtībām vienu svarīgāko. Bet jā, absolūtajam vairākumam un paldies tiem, kas neizvēlējās tikai brīvību, jo mēs redzējām iepriekš, bet jā, ka arī tikpat svarīgi mums ir tiesiskums un likumība, vienlīdzība, līdzdalība, individualitātes cieņa arī. Jā, tas ir jauki. Šīs vērtības jums jau bija skaidrs, ka jūs turat tās savā ikdienā, domājat paši par demokrātiju, bet tās droši vien arī tās, ap ko arī diezgan daudz pirmsskolas vidē bērni dažādos veidos liek par sevi atgādināt, jo viņi katrs ir liela individualitāte un viņi katrs cīnās par savu brīvību un vienlīdzību, un par to mēs arī šodien vairāk runāsim. Es jums parādīšu. Tā. Mīļš, paldies par atbildēm, kas iesūtīja. Jā, es šo balsošanas rīku izdomāju ielikt sākumā tādā ziņā, ka, jā, ja nu gadījumā, un jūs tiešām palikāt aktīvāki par vienu balsu vairāk. Brīnišķīgi, paldies. Jo, jā, dažkārt, kad ilgi klausās, tad pazūd fokus, un es neapvainošos, ja tā gadīsies, bet es, kā jau sākumā minēju, būšu priecīgi, ja jūs aktīvi dalīsieties ar savām idejām, un droši mani labosiet, ja es gadījumā kaut ko neprecīzi saku no tā, kā tas ir praksē. Bet nu tad par tiem praktiskajiem piemēriem un par to, par ko tad mēs tālāk varētu padomāt kopīgi. Jā, kā tad mēs varētu izkopt šīs iniciatīvas un sadarbības prasmes, un kā arī stiprināt atbildību un uzmanību, kas ir noderīgas demokrātiskā valstī. Bet varbūt pirms vēl mēs dodamies dziļumā ar to konkrēto uzdevumu, es palaidīšu tomēr vēl trešo jautājumu no Slīdo, un šeit ir par to, ka jūs varētu varbūt papildināt, kādas prasmes ir vajadzīgas demokrātijai, jo es esmu izcēlusi tieši par iniciatīvu, par sadarbību, par atbildības veidošanu un uzmanību, bet ļoti iespējams īstenībā es kādas fundamentālas svarīgas prasmes esmu palaidusi garām, un šeit es jautāšu jums kā pirmsskolas vistiešākajiem ekspertiem, kas ir tās prasmes izcili. Wow, paldies! Kritiskā domāšana, brīnišķīgi, jā. Kas ir vajadzīgs demokrātijai, un droši domājat varbūt no tā, kas tieši ir pirmsskolas bērniem vissvarīgākais, lai varētu būt mēdī pratība. Paldies! Jā, īstenībā šis būs droši vien interesanti, drosme, super. Paldies vēl vienreiz par kritisko domāšanu. Jā, šis man profesionāli, kā saka, nopājāja nedaudz sirdi, jo es esmu savā laikā sadarbojusies ar tādu Baltijas mēdīju izcelības fondu par projektu Pilna doma, kas tieši bija par kritisko domāšanu un mēdīju pratību. Man ir ļoti liels prieks redzēt, ka skolotāji šo te izceļ. Paldies, pieņemšana un empātija. Problēma risināšana, ļoti, ļoti vajadzīga prasme. Tieši tā, jā. Prasmi ieklausīties un sadzirdēt. Mīļš, paldies par šo. Paldies par empātiju. Tas ir tik tiešām jauki, jo jā, lai es varu sadzirdēt citu un mēģināt viņu pieņemt, man ir jābūt lielam arī empātam. Cieņa, paldies, ka izceļat šo. Ļoti interesanti. Vēl pāris dalībnieki ierakstās. Spēja mainīties un pielāgoties. Izcili. Jā, jo par to ir arī tāds triviāls teiciens, un ir īpaši īstenībā šajos laikos, ja mēs arī tā globālāk skatāmies, bet par to daudz vispār nedomāsim, varbūt šobrīd un arī nerunāsim, bet jā, tas teiciens, ka nekas nav tik patstāvīgs kā pārmaiņas, un tad tā spēja mainīties un pielāgoties ir ļoti. Vēlmi iesaistīties, izcila lieta. Mīšams, paldies! Jā, prasme pieņemt citu viedokli. Uz šo es arī varbūt arī palikšu, tā prasme pieņemt cita viedokli. Par to mēs arī diezgan daudz tālāk šodien domāsim, un es centīšos dalīties ar tiem praktiskajiem piemēriem, kā tad šo jautājumu veiksmīgāk risināt, kā tad varam mācīties demokrātiju vismazākajā vecumā. Jā, tātad tas pirmais mazais piemērs ir par, tāds, viņu nosauc par mikrodemokrātijas piemēru, jo tas ir tieši par bērndārza grupiņu, un to jūs iespējams, šis nebūs jums nekas jauns, un iespējams tas nāk ar galīgi vecām ziņām, bet, kad es biju kā pedagogs, kā jau es minēju, biju skolas pedagogs, bet man nebija arī visvecākie jaunieši kā audzināmie. Man bija tikko pamatskolu pabeigušie jaunieši, un tomēr, tur bija ļoti dažādi šīs vecuma posma atšķirības, jo tur bija arī bērni, kam bija tā kā
atbalsts mācībām vajadzīgs, un tad bija ļoti tāda dažāda situācija un dažādi bērni bija klasē, un es sapratu, ka es kā jauns pedagogs, un es toreiz tiešām biju ļoti, tagad vēl es esmu jauna, bet toreiz biju tiešām ļoti jauna, un man pašai uz to brīdi, man arī šobrīd nav bērni, līdz ar ko es daudzas lietas objektīvi nemaz nevaru saprast arī, bet jā, un tas, ko es zināju, ka man ir vajadzīgs īstenībā, palīgs kā pedagogam nebija iespējams, bet ka man ir vajadzīgs atbalsts klasē, jo audzinātājiem jāsavāc ir informācija par to, vai visi ir atnākuši uz skolu, vai visas slimības lapas jāievāc, sekmi izraksti jāizdala, jānodrošina vispār, lai tie bērni viens otram pāri neizdara klasē, un vēl daudzas citas lietas, lai mēs vispār tiekam pie tā mācīšanās un audzināšanas darba, kas bija diezgan izaicinoši tādā pilnā klasē, un tad es sapratu, ka man ir vajadzīgs tas atbalsts, un tā kā pedagoga palīgs nebija tajā skolā, tad mēs klases ietveros izdarījām tādu lietu, kā izveidojām dažādas profesijas un amatus. Un te ir tās dažas idejas, un te varbūt es jums aicināšu čatā padalīties vai uz padlacienas, ja iepriekš jau viņi atvērāt, kas varētu būt tie iespējami amati. Jo tas, ko mēs izdarījām, mēs paši arī jaunieši un bērni palīdzēja noformulēt, kas varētu būt tie amati, ko viņi izvēlās un kādi tur būs. Katram klasē amats nebija, jo bija vairāk nekā 20 bērni, un droši vien arī jums grupiņā ir tiem, kas ir lielākās pilsētās, ir gana daudz bērnu vienā grupiņā, un katram amatu iedot nevar, tad tas, ko mēs sapratām, ka tie amati būs daži, un tie amati ik pa laikam mainīsies. Iespējams, katru nedēļu mēs pat viņus mainījām. Un tad, bija administratīvais direktors, bija tas, kurš palīdzēja, piemēram, ar zīmēm, ievākt visas zīmes vai izdalīt visus sekmi izrakstus. Tad vēl bija arī mieru uzturētāji. Mēs bijām noformulējuši klases labbūtības noteikumus, par ko mēs arī tālāk uz priekšu ar jums parunāsim par šiem te noteikumiem, bet bija šādi te mieru uzturētāji. Tad bija saimnieciskais direktors, kas kaut kādas atsevišķas lietas un tā kā pārbaudīja klasē, vai viss ir kārtībā tur, vai kaut kas netrūkst tur, vai mums bija krīta tāfela un tādas lietas, tā kā deva ziņu vai kaut ko tīri no praktiskām lietām mācību telpā nevajag. Tad bija arī kārtības sargi, un tad tie jau bija vairāk tādi, kas uzturēja to klasvadības principus un citas lietas. Tie bija daži no tiem amatiem, kurus mēs devām, un varbūt tā viena tāda praktiskā lieta, ko es kā pedagogs sapratu, ka ļoti svarīgi ir ne tikai, jo mēs uzreiz redzam, kuri varbūt grupiņā ir tie atbildīgākie bērni, bet īstenībā ļoti svarīgi man bija iedot šos amatus arī tiem bērniem, kuri varbūt nejūtās nemaz tik droši vai tik līderīgi un vienmēr tik atsaucīgi, jo mums automātiski parasti ir grupiņā kāds no bērniem, kurš ļoti labprāt palīdz pedagogam vai tur izdalīt mācību materiāls vai rakstām rīkus vai vēl kaut ko, un vienmēr būs klāt un pateiks, ja ir kaut kāda problēma situācija grupiņā, bet tad es sapratu, ka ir jādod noteikti arī atbildība tiem bērniem, kuri varbūt, kuriem kāds kaut ko pārizdara, tad tiem mēs centāmies arī kādu reiz iedot tādu atbildīgāku amatu, lai līdzsvaroto situāciju, vai arī, piemēram, tie, kuri bija, diemžēl, uz konfliktu orientēti bērni, tad tiem mēs tieši iedavām to, varbūt kārtības sarga pat lomu, jo tas pilnībā izmaina šo te bērnu sajūtu un uzvedību, kāds viņš tajā grupā jūtās un par ko viņš atbild. Un, tā kā mēs bijām demokrātiskā vidē, tad, kā jau es teicu, mēs regulāri pārvēlējām šos te amatus un izmainījām to kārtību, lai nav tā, ka visu laiku tikai vieniem un tiem pašiem bērniem ir šie te amati. Un tas viņiem tiešām arī palīdzēja tādā ziņā iztēloties šīs te profesijas, kādas tās varētu būt dzīvē un kā tas varētu notikt, jo mēs pirms tam arī izrunājām, ko tad šādi cilvēki viņi būtu profesijās, tad ko viņi dara un kāda viņiem ir nozīme sabiedrībā. Un kā jau es sākumā teicu, ar pašiem mazākiem droši vien šo nevar visu izmantot, bet iespējams atsevišķas profesijas var un vienkāršotos nosaukumos nosaukt un skaidrot arī to apkārtējo pasauli ar tiem ikdienas reālajiem piemēriem. Tas varbūt arī bija tas, ko mēs mācību saturā, kad formulējam šajā sociāli pilsoniskajā jomā šīs prasmes svarīgās, kas ir jāapgūst un saturu, tad mēs ļoti domājam par to, lai tie ir tādi īstās pasaules piemēri. Protams, arī iztēle un fantāzija bērniem darbināt, bet jo mēs
patiesāk par pasauli stāstīsim, jo, nu, jā, labāk arī tie bērni arī izpratīs. Bet, kā jau es teicu, šīs iespējams ir senas jau jums ziņas, un tas ir tas, ko jūs arī ikdienā izmantojat. Es pēc mirklīša paskatīšos padlacienu, vai jūs kaut ko ierakstīšu, vai varbūt čatā ir kaut kas parādījies. Jā, un tas otrs, ko jau es pieminēju, kamdēļ varbūt arī tie amati ir vērtīgi un noderīgi, ir šie uzvedības un labbūtības noteikumi. Un es tiešām ticu īstenībā arī, ka šī lieta jau vairumā jūsu darbā tiek izmantota, jo tas pašam pedagogam īstenībā vienkārši palīdz strādāt un uzturēt to grupiņu tādā veselīgākā atmosfērā un vidē, un ar mazākiem bērniem ir jo īpaši izaicinoši, jo, jā, ja tā ir vēl pie tam jaukta vecuma grupa, tad, kā jau es sākumā minēju, tur ir pilnīgi cita pasaule starp divgadīgu un četrgadīgu bērnu, kur nu vēl piecgadīgo, sešgadīgo. Un tā. Un vēl varbūt viena lieta par to vecuma posmu īpatnību, ko es varbūt vēl no prakses zinu, ka dažkārt mēdz būt, un tad arī tos droši vien amatus var pielāgot, jo mēdz būt tāda arī situācija, ka bērni, ja viņi ir, varbūt viņi ir gados pie vecākās grupiņas piederīgi, bet, ja, piemēram, viņš ir vecākais bērns ģimenē, tad ļoti iespējams viņa tā uzvedība izmainās dažkārt atnākot uz dārziņu. Nu, tā kā mēs, jā, varbūt dažādi tie psiholoģiskie aspekti tiem bērniem, ka viņi, jā, tur tiešām jāskatās ļoti pēc individuālas situācijas, un tā kā tādā ziņā manas idejas un ieteikumi jums ir tikai kā idejas materiālam, ko noteikti, nu, tā kā pilnīgi droši nevar piemērot, jo jūs jau savus grupiņas bērnus vislabāk zinat arī, kuram ko vajadzētu dot. Bet jā, es droši vien savā gadījumā tā darītu, ja būtu kāds bērns, kas ir jāiedrošina un jāatgādina, ka viņš varbūt ir tajā grupiņā tas atbildīgākais un vecākais, tad to darīt iespējams ar to amatu. Bet par noteikumiem, jā, tā bija lieta, ko kopīgi bērni centās formulēt, un tas ir droši vien arī tas, kas būtu tāds brīnišķīgais variants, ja arī bērndārs grupiņā to var izdarīt, bet tas, protams, ir arī atkarīgs, nu, cik bērni paši labi var vispār izteikties un noformulēt savas domas, cik viņi apzināti vispār to var izdarīt. Vecākiem bērniem tas noteikti ir vieglāk, un mazākiem tas ir noteikti lielāks izaicinājums jums kā pedagogiem. Bet, nu jā, tie principi, un tie arī varētu būt, ka jums ir zinām, bet ka vislabāk viņus ir formulēt tos noteikumus pašu vārdiem, un tas ir tas, kas ir varbūt arī būtiski, jā, tiem bērniem, kas ir pavisam mazi un nesaprot tādas garākas, sarežģītākas formulējumus, ka viņu pašu vārdiem tos noteikumus arī nosauc. Un tad ir, jā, tā metode, kā tikt pie tiem viņu formulējumiem, ir caur uzvedinošiem jautājumiem. Vēl viens tas, kas arī ir gan jau noteikti izmantots, ir caur to pozitīvo formulēšanu, tā kā formulēt, ko mēs darām, nevis ko mēs nedarām, jo bieži par noteikumiem gribās, nu, tā kā rakstīt, tā kā tur nedrīkst pāri darīt, nedrīkst citam mantiņas atņemt, bet īstenībā vajadzētu, nu, tā kā formulēt no tā, ka mēs izturamies jauki, dalamies ar mantiņām no tāda pozitīvās noteikumu puses, un īstenībā tas arī tos varbūt tā kā no, kā juristis pabeigus, varu pateikt, nu, kad bieži tie negatīvie noteikumi un tas sodīšanas formāts ļoti negatīvi strādā patiesībā, un tādu pozitīvo izmaiņu tieši var caur tādām, jā, caur pozitīvi noformulēt, un tā kā uzreiz jau pasakot, kāda tad ir tā vēlamā uzvedība. Nu jā, un tad tie noteikumi nāk no tās vajadzības perspektīvas, un tad tie arī ir tie jautājumi, kas varētu būt tie uzvedinošie, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai es justos labi, droši, un bērniem šādus uzdodot, viņi jau arī, piemēram, pasaka, nu, ļoti daudz es dzirdēju, kad es strādāju kā pedagogs, tā bija populārākā lieta, jo mēs principā centāmies ne tikai ar audzināmo klasi to darīt, bet arī ar citām grupām, kur bija izaicinājums par klasvedību, tad mēs formulējam šos noteikumus, un tad pirmais bija tas par to, ka bērni teica, ka ir vajadzīgs klusums, ka viņiem ļoti traucē, ja citi bērni kliedz, un es zinu, ka, nu, pirmskolā tas ir noteikti ļoti izteikti, ka mazie bērni ir ļoti, ļoti skaļi, un tas arī īstenībā pašam pedagogam kādu to darba vidi rada, un atkāpē varbūt maziņai no šiem konkrētajiem noteikumu paņēmieniem, kā viņas formulēt, bet ir tāda praktiska lieta par šo te vienu noteikumu, lai būtu tas klusums un miers, un to iespējams arī liela daļa jau varbūt no jums dara un piekopja, un es pat zinu, ka ir pat veselas dažkārt izglītības iestādes tādas mācības stundas ieviestas kā klusuma vai dažas pat moderni nosauc par meditācijas stundām atsevišķām, bet mēs iesākām ar tām klasēm, kurās bija izteikti problēmas ar šo te skaļumu, ka mēs pirms mācību sākumu un tikšanās, pirms mēs sākām tos uzdevumus un strādāt, ka bija
Bišķiņ bēdīgi izklausīsies, jo mēs viņu sabiedrībā citādāk saprotam, bet klusuma minūtes, respektīvi, ka bērnu un jauniešu no tās starpbrīžu pārtraukuma, kad vajadzēja noskaņoties mācību darbam, mēs vienkārši klusiņām vai nu pastāvējām, vai nu pasēdējām, kā viņi paši gribēja, tie, kas gribēja arī aizvērt acis un vienkārši nu, tā kā noskaņoties un tā kā sazināties, ja tā var teikt, tam darbam, jā, lai var mācīties un noskaņoties. Un to es droši vien arī ticu, ka arī mazākajiem tas ir vērtīgi, jo, jā, lai arī tur ir nav starpbrīžu un nav tik ilgas tās mācību nodarbības, bet tajos starplaikos viņiem vajag izskrieties un vajag izkustēties un būt aktīviem un skaļākiem, bet tomēr atkal, lai atgrieztos pie tā mācību darba un grupiņā kaut kādas lietas darīt, tad ir labi atkal atgriezties un sazināties. Tas bija tāds viens no praktiskajiem paņēmieniem, kā mēs tos noteikumus ieviesām dzīvē. Nu tā, es palūkošos uz brītiņu, vai varētu būt, un es varbūt jums vēl vienreiz parādu to Padlet sienas īso saiti. Es esmu saiti ielikusi, Liena, mums super, foršs piemērs čatiņā ir, kur stāsts ir par emociju luksaforu, kur bērni no rītiem ierodoties bērndārzā pieliek naģīt pie sev atbilstošā tā brīža emocijas. Vai cik mīļš, paldies, ka jūs Un arī klusumu vingrinājums, kur bērni sasēž saplī, vidū ir smilšu pulkstens un klusumu laikā vēro, kā smilšu graudiņi birst. Ai, kādi malači, vai cik jauki, jā. Šis īstenībā ir ļoti, ļoti jauki un mīļš, paldies gan par abiem piemēriem, bet jo īpaši īstenībā par to emociju luksaforiņu. Un tā ir arī tā lieta, ko var domāt pie tiem amatiem, ka arī bērniem var iedot to atbildību, ka katru dienu iespējams pamainās tas, kurš ir atbildīgs, vai varbūt pat pa dienas posmiem viņi ir vairāki, kuri tā kā paskatās tajā emociju luksaforiņā, kā mēs katrs jūtamies. Nu, tā kā, ka viņi ir iesaistīti tajā gan, ka viņi fiksē, kā mēs grupiņā katrs jūtamies, un tā, un arī par šo te klusumu smilšu pulksteni ļoti mīļi. Paldies jums, ka ir tādas jaukas metodas. To, ka, un īstenībā es zināju, ka būs tādi jaukie labie piemēri, jo es tiešām tik, cik man bija iespēja strādāt ar pirmskolas pedagogiem izglītības reformas projektā, es vienmēr biju tik pateicīga par šīm te nodarbībām, jo jā, tik daudz ir radoši un brīnišķīgi labās prakses piemēri, kā no pirmskolniekiem. Reti, kad dažkārt nāca neko sliktu nesakot par vispārējās skolas pedagogiem, bet es zinu, ka jūs pirmskolas pedagogi, kas esat sevišķi radoši. Un, jā, tāpēc mīļš paldies, ka dalāties. Un, jā, varbūt vēl par labajiem piemēriem, un, jā, iespējamie uzdevumi tur jau jūs nosaucāt, ja ienāk vēl kāds prātā, jā, tad droši vien čatā laikam būs visērtāk, kas arī uzmet acis Padletam, tas ir ok, ka jūs tur nerakstat, tādā ziņā droši vien čatā arī tie ir ērtāk, uzreiz visiem ir redzēt un neslēgāt logus. Tā kā droši padalieties vēl ar kādām idejām, un varbūt kāpēc es uz šo arī tā kā aicinu, jo tas, ko es sākumā teicu, es negribētu arī pārāk lielu to žēl sajūtu ielikt, bet es zinu, ka pirmskolas pedagogiem ļoti iztrūkst bieži gan tas mācību materiālu atbalsts, gan arī daudz citas lietas par pirmskolniekiem aizmirst, un es zinu, cik jūs lielu un milzīgu un svētu darbu darat, un tad man liekas arī, ka šīs iespējas iekšā e-traininga webināriem jums ir brīnišķīgas šeit domapmaiņai un ar labajiem piemēriem, lai padalītos un citu tādā veidā atbalstītu. Nu tā, jā, tas par to Padletu mēs varam viņu arī atcelt, kā es teicu, varam palikt pie saraksts šeit čatā. Nu jā, un par tiem īstās pasaules piemēriem. Tas, ko es sākumā teicu. Jā, mēs ar jauniešiem skolā un bērniem izmantojām bieži simulāciju uzdevumus, un tas bija gan mācību procesā, kur, piemēram, mācoties vēsturi, mums ar brīnišķīgu kolēģi izveidojās vesels cikls par vēsturiskiem jautājumiem, kur jaunieši taisīja tiesu debatas, un tā kā es biju studējusi tiesību zinātni, tad man bija bijusi pieredze patiešām šajās tiesu izspēlēs, un mēs piešķīrām dažādas šīs lomas ar noteikumiem, un arī iekš šī mācīšanās procesa mēs piešķīrām vēl atsevišķās profesijas jauniešiem, lai būtu interesantāk mācīties, bet tādi vienkāršāki simulācijas piemēri ir izmantojami arī pirmsskolā, un tas, kas varbūt ir tas princips, ka ir svarīgi sadalīt tās lomas un atbildības, skaļi izrunāt, kas varētu būt
katra loma mācību situācijā un kāda būtu tā atbildība. Un tad arī ļaut iejusties īstās dzīves situācijā un dot iespēju ceļot nākotnē. Dažkārt tas ir tas paņēmiens, ko es esmu pamanījis, kas jauniešiem un bērniem ļoti patīk. Un mazākiem bērniem iespējams pat varbūt arī vēl labāk patīk, jo jaunāks esi, jo ātrāk tev gribās būt lielam. Un tad var droši vien viņus arī ļaut aizsūtīt uz nākotni un viņiem padomāt, kā būs tad, kad viņi jau būs lieli. Un tas viņiem arī šo radošo domāšanu un iztēli labi attīsta. Bet iesties īstajās dzīves situācijās, man šķiet, ka arī tos, un es jums došu piemēru, bet jūs droši drīkstat man izteikt kritiku un arī dot ieteikumus, kas varētu būt varbūt citādāk, jo varbūt arī, ka tomēr paši mazākie bērni nav gatavi varbūt tādām nopietnām profesijām, un es arī centos viņus pārsaukt, jo tas, ko es darīju, šeit es centos pārformulēt, ja lielākiem bērniem es teiktu tiesneši, tad mazākiem bērniem es ka tas varētu būt varbūt taisnības uzturētāji, kas atbild par noteikumu ievērošanu. Ja grupiņa ir izvirzījusi sev šos labbūtības noteikumus un kārtības, tad varētu būt kādi bērni, kam ir tā loma taisnības uzturētājs. Tad vēl varētu būt arī sarunu vedēji. Un pavisam maziem, droši vien tādu profesiju kā jurists ne, bet varbūt lielākiem bērniem īstenībā jau, kad runā par reālās dzīves profesijām, var arī piedāvāt tādu profesiju kā jurists. Un, es zinu, ka vispār arī 6-gadīgie bērni un 5-gadīgie dažkārt ir jau ļoti, ļoti gudri, tad arī to juristu profesiju var sadalīt vēl sīkāk. Un tad vēl ir kārtības uzraugi, jeb policisti. Tā, man liekas, gan ir populāra profesija arī pašiem mazākajiem, bet varbūt, ka ja tomēr negribās caur tām profesijām, tad var arī nosaukt vienkārši par kārtības uzturētāju. Un tad, ka viņi informē savukārt pieaugušos par situāciju, un es zinu, ka jums šīs lietas jau dabiski veidojās ļoti iespējams grupiņā, un tā arī tas varbūt jau ir izveidojies, ka ir katram tā loma un atbildība, bet ja nav, tad es domāju, ka tas noteikti arī, tas ļoti pamainīs grupas dinamiku. Un tas, kas varbūt vēl... Es būtu priecīga, ja jūs padalītos varbūt ar tiem piemēriem, kā jums liekas, kādas vēl varētu būt tās grupu lomas un profesijas, un kādas varētu būt katram arī atbildības tajā grupiņā. Un varbūt, kamēr jūs padalāties čatā ar tām savām idejām, es pastāstīšu, kā mēs esam darījuši ar lielākiem bērniem. Tajā vienā lielajā starptautiskajā projektā no Eiropas pārstāvniecības Euroschool jaunieši iejutās, jo sapratu, ka viņi gribēja piedalīties šajā projektā starptautiskajā, un sākotnēji tur arī tajās vadlīnijās pati tā organizācija ieteica, taisīt par Eiropu varbūt kādu viktorīnu vai orientēšanās spēli, bet es sapratu, nē, mani audzēkņi ir diezgan lieli, un, protams, viktorīnas un spēles par Eiropu ir ļoti jauki un erudīti un interesanti, bet es īstenībā sapratu, ka tie bērni ir gatavi diskutēt tiešām par īstām dzīves problēmām un izaicinājumiem, un tad es viņiem ļāvu iejusties, izvēlējāmies pēc tā piemēra, kā es biju saskārusies ar jauniešu saimnu, ka tas ir ļoti efektīvs veids, jo arī jauniešu saimā bērni un jaunieši iejūtās deputātu kurpēs, kā saka, tad es devu saviem audzēkņiem iespēju iejusties kā parlamenta pārstāvjiem un devu patiešām īstus dzīves jautājumus, ko risināt. Tur bija gan tādi politiskāki, gan arī par vidi, par sadzīvi un daudzām citām tēmām, kas Eiropas institūcijās ir svarīgas. Un tad viņi sadalījās grupās un tad arī ņēma un par šiem jautājumiem runāja. Un tas tiešām bērniem ļoti patika. Viņi ļoti labi arī tās tēmas salīdzinoši saprata, jo viņi varēja ar to asociēties, jo bija kaut kur dzirdējuši gan no vecākiem vai tie, kas arī ziņas bija klausījušies vai kā tām līdzīgi. Viņiem jau bija veidojies kaut kāds priekšstats par tām tēmām, un tas, ka viņi varēja iejusties tajās lomās un paši patiešām spriest un diskutēt, tas viņiem atkal iedeva pārliecību, ka mēs tiešām varam uzņemties atbildību diskutēt par īstās dzīves problēmām, un tas tiešām viņiem arī labi palika atmiņā, un tad, kad viņi aizbrauca uz Eiropas parlamentu, satika jauniešus no citas Eiropas, viņi bija ļoti patīkami pārsteigti, ka viņi varēja ļoti pamatot un labi diskutēt attiecībā pret citiem jauniešiem, jo citvieta Eiropā ar tādu atbildīgo latviešu darba tikumu varbūt arī vienmēr nepieiet, kas, tad viņi tiešām sajūtās tā, ka viņi ir ļoti labi sagatavojušies un varēja labi diskutēt. Tas ir tāds
lielās skolas piemērs, bet mazākiem bērniem, es domāju, un tur arī ļoti jauki, ka pirmajā daļā izcēla no UNESCO šīs tēmas, kas ir no tiem ANO lielajiem mērķiem. Viņas ir ļoti labi un īstenībā vienkārši formulētas, un viņus var tiešām izmantot un dot apspriest bērniem, manuprāt. Protams, pielāgoti vecuma posmam un tam, kas ir vispār aktuāls viņiem apkārtējā laikā dzīvē, bet tiešām viņiem var dot tās tēmas aprunāt un izteikt savas domas, cik viņiem katram ir iespēja, jo viņi tiešām labprāt arī to dara. Tur gan, protams, ir arī tas veids, kā viņus iedrošināt un kā viņiem palīdzēt tās domas formulēt. Tur noteikti ir jāsagatavojas un jābūt kādam vēl nelielam mācību darbam, jo es konkrēti saviem audzēkņiem arī tiešām arī devu lasīt gana daudz tādu nevieglu varbūt informāciju, to, kas arī reāli ir publicēta. Un tad attiecīgi mazākiem bērniem, kuri nevar vēl lasīt un tikai mācās lasīt, tad tur ir droši vien arī jāizmanto tie citi veidi, bet labā lieta, ka un es ticu arī, ka UNESCO jau piedāvātajos materiālos ir daudz arī vizualizācijas, ir arī dažādi video veidot un ir daudz arī animācijas, kas diezgan labā veidā un vizuāli uzskatām arī izskaidro kaut kādu lietu kārtību un īstenībā, tās sarežģītās lietas arī cenšas pēc iespējas vienkāršāk skaidrot, jo ne jau tikai bērniem un jauniešiem ir sajūta, ka tās tēmas nesaprot, bet bieži arī mums pašiem pieaugušiem liekas viņas tādas sarežģītas un nesaprotamas, un tā tam nevajadzētu būt, tāpēc man ir tiešām liels simpātijas par tiem ANO lielajiem mērķiem, ka viņi ir ļoti viegli noformulēti, viņiem ir arī uzskatāma vizualizācija, un viņi ir labi saprotami, un tas, ko arī jūs arī rakstījāt, ar ko jums asociējas demokrātija, un kas ir tās vērtības, kas ir svarīgas, tā dažādība, ka mēs vienu jautājumu varam raksturot un skaidrot no dažādiem skatu punktiem, un tie nebūs obligāti nepareizi. Ja būs arī pretēji, viņi vienkārši labāk iedos varbūt to izpratni, ka varbūt, ka mēs kādu mērķi varam izskaidrot no dažādiem skatu punktiem, un labāk viņu sapratīsim. Es palūkošos, bet man šķiet, ka nav izmaiņas vēl. Nē, ir parādījušies jauni komentāri pastāvs čatā, ka mums ir Mīļš, paldies Aijai, ka lielākajās grupās ir ievēlēts līderis. Bērns, kurš ienākot grupas telpā, viesiem prot pastāstīt par grupas telpu, dienas darbiem un tam līdzīgi. Līderis mainās apmēram pa 2 nedēļām. Mīļš, paldies Aijai par šo piemēru. Un cik jauka ka jūs esat iekļāvuši šo labās demokrātijas principu, ka svarīgie amati mainās. Un tas ir ļoti svarīgi, un tas man bija arī personīgs prieks, ka es devu šos jo mēs arī mācību grupas ietveros bija vienmēr kāds, kas bija grupiņas līderis, kāds, kas vairāk zīmēja, kāds, kas rakstīja un tad viņi mainījās, un tad man bija liels prieks, ka tur gan bija vēl plašāks stāsts par to mācību situāciju ar vienu audzēkni, bet kur bija tā, ka galīgi negribēja runāties un kautrējās gada sākumā, tad semestra beigās skatoties grupas darbu otrā pusītē, es redzu, ka tā audzēkne ir bijusi grupas tā atbildīgā. Un tas man bija prieks, ka mēs to vidi bijām radījuši tādu, gan no tiem noteikumiem, gan to, kā mēs organizējam to mācību darbu, ka tas bērns sajūtās droši, ka viņš kādā brīdī būs līderis. Un tā, man liekas, ir ļoti, ļoti jauka lieta, ka katram ir iespēja kaut nedaudz pamēģināt. Un dažkārt arī mēs darījām tā, ka ja bija kāds bērns, kas objektīvi jūtām, ka varbūt nevarēs būt viens pats līderis, tad droši varēja pielikt klāt vienmēr vēl vienu amatu, piemēram, sekretārs vai asistents vai padomnieks. Tā kā sadalīt tās lomas un dot to drošo, atbalstošo vidi tiem bērniem no pašiem. Vēl ir grupiņā vidi katru dienu, kur kāds no bērniem ir dežurants, un tas dienas pienākumos ir noslaucīt galdu pēc ēdienreizēm. Grupas vidē mums ir gliemeži, esam pēc bērnu pašiniciatīvas ieviešuši gliemežus palīgs, kur pienākumais ir palīdzēt audzinātājai tos nomazgot un pabarot. Cik mīļi! Tas ir vesels nosaukums. Ahitīnas gliemeži. Vai cik jauki! Par šo noteikti, tiešām brīnišķīgas idejas. Mīš, jums paldies, es palūkošos, vai es kaut ko nepalaidu garām, bet man šķiet, ka, mums ir skaļuma. Drusku uz atpakaļ bija, kad pirms tu stāstīji par to, ka katru dienu te jau Līta bija rakstījusi, kad viņiem katru dienu bērni izvirza skolotāju auklītes, palīgs un laika vērotājs. Un vēl bija tāds foršs arī skaļuma termometrs, kur var katrs atzīmēt, ja viņš jūtās, ka ir par skaļi, tad viņš var atzīmēt. Tā kā tiešām paldies, ļoti foršas idejas.
Maličs, šis ir ļoti, ļoti jauki, un es ļoti ceru, ka īstenībā, jo tas, ko jau es jums izteicu kā komplimentu, ka zinu, ka pirmskolas pedagogi ir ļoti radoši, es ceru, ka šīs idejas paņem arī vispārējās skolas pedagogi, jo ticiet man, jā, jums ir zelta idejas, un droši nekautrējieties viņas dot tālāk, tāpēc, ka jā, vispārējā skolotāji saskarās ar daudzām līdzīgām lietām. Jā, skolotāji palīgs, izdala lapas, var paskaidrot citiem. Brīnišķīgi, Maličs. Paldies, ka dalījāties. Es tiešām ļoti, ļoti novērtēju. Garas darba dienas beigās vēl dalīties ar atziņām un uzrakstīt citiem ieteikumus un labos piemērus. Man vēl ir pāris slaidi, ko es jums gribēju parādīt. Tūdaļ, tā. Nu jā, par tām lomām un tiem piemēriem. Jā, nu tas, ko es jums gribu novēlēt, ja jūs domājat taisīt kādu šo simulāciju, un tās var būt īstenībā arī par simulācijas situāciju, par konkrēto, kas ir noticis grupiņā, nevis vienmēr uzreiz par varbūt lielās pasaules tēmu, bet iespējams, ka var arī kādu jautājumu ar bērniem runāt, un tieši tas, ko varbūt jau arī no iepriekšējās webināra daļas un citiem webināriem pieminēja, varbūt, ka par dabas vidi, jo tas mazajiem pētniekiem, bērniem ir arī visaktuālāks, tur arī, jā, piemēram, nezinu, vai par pļavu jautājumu, vai par koku un mežu jautājumu, vai kādām citām lietām, iedot viņiem padiskutēt dažādās lomās. Un tas, kas ir interesanti, ka šīs lomas arī pamanīt. Bet tas, kas vēl man bija ielikts pāris lietas, ko es jums gribēju parādīt, jā, par atšķirību, tur, kur bija tie taisnības uzturētāji, un tāpēc es ieliku šo te un sarunu vedēju, kas tā kā palīdz risināt situācijas miera ceļā. Tas, kas noteikti parādās bērndārs pirmskolas vidē, ko jūs arī labi jūtat, ka bērniem bieži droši vien konflikts par kaut kādām lietām, kuram ir taisnība un kas ir taisnīgums. Nu, respektīvi, ka taisnība katram tā var būt sava, un tad ir taisnīgums, kas ir pēc kaut kādiem citiem ārējiem kritērijiem. Tāds vienkāršais, triviālais teiciens no sadzīves, jebkurā situācijā ir, ka ir mana taisnība, ir tā cita cilvēka taisnība, un tad ir vēl trešā taisnība, kaut kur pa vidu. Tā kā jā, ar to taisnību vienmēr, un tas droši vien arī jums ikdienas darbā ir jūtams, kad par to taisnību, kad bērni cīnās, tad nav viegli viņus samierināt, bet jā, kad ir vēl šis cits jēdziens par taisnīgumu. Un tad man likās, ka ir laba vizualizācija šeit ir angļu valodā par equality un equity, ka tie ir dažādi jēdzieni, un šī vizualizācija uzskatām parāda. Ja ir šī taisnīguma vienlīdzīgums, ka katram ir tikai viena šī kastīte iedot, nu tad kāds vispār neredz pāri sētai, kāds ar vienu labi redz un kāds knapi redz. Bet jā, kad ir pēc šī taisnīguma pieejas, ka tomēr iespējams kādam vajag iedot tās divas kastītes, kādam varbūt vispār nevajag kastīti, lai redzētu pāri sētai, un tad tur ir atšķirības starp to. Un es varbūt parādīšu vēl vienu attēlu, šo pašu, tikai varbūt ar vēl citu, bišķiņ tādu skaudrāku domājot varbūt par mūsu pašu sajūtu demokrātijā, dažkārt ir realitāte arī tāda, ka kādam ir ne tikai visas trīs kastītes, bet vēl pāris, un kādam vispār ir nevis kastīte, bet kādam ir jābūt pat tā kā bedres sajūtā. Un tā, ka tas dažkārt arī tas, ka tā var būt, ja varbūt mums liekas, ka jā, it kā ir taisnība, un mēs katrs ar savu sirdi un prāti jūtam, kāda ir taisnība, tad ir tas taisnīgums, ko kāds pasaka, ka tā pēc kritērijiem ārējiem vajadzētu būt, bet tad bieži ir tā realitāte. Un tas ir arī droši vien tas, ko arī jums sanāk mācību darbā pārunāt ar bērniem un ikdienas situācijās, ka nevienmēr viss var notikt pēc tās taisnības un taisnīguma principa, ka dažkārt realitāte ir tāda, kāda ir. Bet varbūt es tomēr vēl pozitīvās lietas, vēl viena lietiņa tā pati pēdējā, un es priecātos, ja jūs padalītos atkal čatā, un es ar prieku pēc tam arī palūkošos un noteikti arī apkopošu papildinot šo prezentāciju ar jūsu idejām gan par šiem iepriekšējiem mācību uzdevumu piemēriem un to, kā sadalīt lomas, gan arī varbūt par balsošanu. Jūs jau uz šo daļai atbildējat, ka jums ir emociju termometrs, ka jums ir šis smilšu pulkstentiņš, kas atkal to klusumu nomēra un citas lietas, bet varbūt vēl par balsošanu, jo tā balsošanas lieta ir ļoti vērtīga un tā ir tāda primārā īstenībā demokrātijas darbība, ko mēs darām no līdzdalības viedokļa, bet viņi var būt visvienkāršākajās situācijās, un to jūs arī noteikti darat. Kad jūs prasat gan atgrieznisko saiti par mācību darbu grupiņā bērniem, gan arī, ja ir kaut kādas vienkāršas lietas jānobalso, jo
tā grupā ir vieglāk vienoties, bet tādā grupas dinamikā un demokrātijas principos balsošana ir tāda, nu, jā, kā es saku, visvērtīgākā demokrātijas pazīme, un tad, jā, ir tā vienkāršā balsošana, ko īstenībā piekopja arī pieaugušie demokrātijā un ceļ roku vai ceļ balsošanas kartes, jā, tad vēl var parādīt tīkšķus, un ja, piemēram, nav iespēja uztaisīt emociju šo te termometru grupiņā, tad es arī klases stundās ļoti bieži un arī vienkārši stundās gan par apgūto mācību saturu, gan arī vienkārši par labsajūtu. Lūdzu, parādīt tīkšķi, un tad viņam ir tie 3 režīmi, ka ir super, viņš ir uz augšu, ir ļoti labi, tad ir viduvēji tas īkšķīts, ka ir, nu tā, mēreni, vai arī, ja ir slikti, tad rāda to īkšķīt uz leju. Nu jā, un tad celt rokas, tā ir tā vienkāršā balsošana par un pret, bet ļoti iespējams ir vēl kādi interesanti balsošanas veidi, kurus jūs izmantojat bez rokām, bez īkšķiem. Tas vienkārši neko neprasa. To var jebkurā mācību vidē arī, ja dodas kādā vai mācību ekskursijā, vai ir ārā pagalmā spēlējās rotaļlaukumiņā, arī tur var šīs balsošanas izmantot ar roku vai rīkšķiem. Jā, mācību grupiņā droši vien tad var arī interesantāk veidot balsošanas kartiņas arī paši bērni, bet jā, varbūt jums ir vēl kāds labais piemērs un padoms, ko varētu balsošanas tehnikām. Un tas ir arī absolūti pēdējais, ar ko es varbūt jūs aicinātu dalīties, jo, ja es nekļūdos, man liekas, arī laika ietveros es esmu iekļausies gandrīz precīzi, un ir absolūti vēl tikai pēdējais, ko es jums gribēšu parādīt, slaids, kas ir paldies par jūsu uzmanību un darbu ikdienā, vai ir kaut kas mums varbūt čatā parādījies. Jā, mums ir dažādas foršas tehnikas ar kāju aplausi, ar kājām, ar signālkartītēm, ar žetoniem, arī aplausi parastie, ja patika, tad klusi, ja patika, tad skaļi, ja ne, tad klusi, tā kā mums ir dažādi forši. Super. Īstenībā, jā, liels jums paldies, ka jūs to balsošanu ar kājām. Tā no vēstures viedokļa ir viena no tādām senākajām balsošanas metodēm, ka tiešām tā arī cilvēki senatnē balsoja un ievēlēja un izteica savu apmierinātību vai neapmierinātību gan ar līderiem, ko vajadzēja iebalsot, un karaļiem, gan ar lēmumiem. Tā kā, jā, nu tā, un vispār es vēl vienreiz jūs tiešām no sirds jums paldies, ka jūs veltat savu laiku, ka jūs izglītojaties vēl papildus un dalāties. Godīgi sakot, man laikam arī likās gatavojot šo te visu, ka tas būs tādā, mēs izcelsim vēl apzinātākā līmenī vienkārši to, ko jau ikdienā mēs darām, jo tā mēdz teikt, ka, nu, tā kā, it kā tas jaunais ir labi aizmirst vecais, un, jā, nu, tā kā ļoti jau tādas jaunas lietas arī izdomāt īsti var arī nesanākt. Droši vien, ja ir iespējas, tad var mēģināt izmantot vēl kādas tehnoloģijas, un man ir prieks, ka jūs redzat arī tādas praktiskos tos piemērus, ka ir signāla kartītes un citas lietas. Tas droši vien vienkārši ir interesantāk, jo, nu, jā, tā jaunākā paudze ir ļoti ar tehnoloģijām saistīta, un tad tas viņiem gribot, negribot, jā, tāpat tās parādās, jo varbūt viena svarīga lieta, ko es gribēju piebilst, novēlot veiksmi jums un izturību, ko es vienkārši arī saskāros, ka daudzas lietas brīnišķīgas, ko mēs mācību vidē ar bērniem izlēmām un izdarījām, ļoti ietekmē tā mājas vidi. Nu, respektīvi, ja klasē un grupiņā mēs vienojāmies par kādiem noteikumiem un mums bija tāda demokrātiska pieeja, tad ļoti daudz ko varēja izmainīt arī tas, kāda ir tā situācija tam bērnam mājās. Un, ja tur gadījumā nav tik demokrātiska tā vide un uz labbūtību orientēta, tad droši vien tas viss arī sarežģīja to procesu, un jums, kā strādājot ar vismazākajiem, jūs to noteikti vēl visvairāk izjūtat. Tā kā tiešām mīļš jums paldies par to darbu, ko jūs darat, un tiešām no sirds jā, novēlu izturību, un jā, visas labās lietas sveicot ar pavasaru. Tie, kas ir Rīgas pusē, noteikti šodien sajūta. Es neesmu pastīsies kartē, kā citur bija sajūta par pavasaru, bet jā, ar to es arī apsveicu, un principā jā, paldies, noderīgi, cerams, skolsomu, jā, turam īkšķus par skolsomu, un es no savas puses, ko es tur varēšu izdarīt, noteikti darīšu. Jūs droši īstenībā varbūt papildus varat atsūtīt idejas, ko pirmsskolas pedagogi gribētu skolsomai. Tā mums tāda papildus lieta pie demokrātijas, jā, to es pat arī ikdienā. Es domāju, ja tu tā teici par balsošanu, tad mēs arī smuki beigās varam katrs zem reaktu uzlikt kādu, kā nu mēs jūtamies pēc
pēc šī tā kā arī, tā teikt, nobalsot par šo dienu. Plus čatiņā es esmu ielikusi arī aicinām arī izvērtēšanas anketu, lai mūsu webināru vadītāji vēl labāk saprast un zinātu, kas jums patika. Un tur nu, ir ļoti svarīgs jautājums, ko jūs vēl gribētu redzēt. Tā kā mēs tiešām arī to ņemam vērā. Un arī nākamgad, visticamāk, janvārī, februārī, martā mums būs pirmsskolas mēnesis, tā kā tās idejas noteikti rakstiet. Un visi, kā jau teicu, ieraksts būs jums pirmdiena, un neaizmirstiet arī iepriekšējiem webināriem. Mums ir visi materiāli, gan par ekoskolu, gan labie piemēri. Droši nāciet uz Edvinīgi LV, un tiešām paldies tev, Liena, un tiekamies visi jau kādā citā webinārā.